Labdien visiem vēlreiz! Prieks jūs beidzot redzēt klātienē. Ar daudziem mēs esam sarakstījušies neklātienē, risinot dažādas problēmas ar piekļuvi internetam, ko prasa šī konkursa specifika. Un gribu jūs no sirds visus apsveikt, jo jūs esat tie 12 no 236 dalībniekiem, kuri cītīgi kopš 2013. gada marta katru mēnesi atbildēja uz jautājumiem. Jautājumi nebija viegli, laiks aizgāja stunda un dažās kārtās pat vairāk kā stunda, lai varētu uz viņiem atbildēt. Un šeit nu jūs esat. Gribu atgādināt, ka jūs neesat visvairāk ieguvušie punktus no visiem, bet jūs šeit esat no katras vecuma grupas. Un iepazīstināšu, lai jūs arī zināt, ar ko jūs sacenšaties. Tātad no 7. un 9. klašu grupas ir Mikls Krišnovads, no Vilces pamatskolas, tad ir Launa Tumašova, no Preiļu 1. pamatskolas Arvils Zelčs, no Viļakas valsts ģimnāzijas un Mairis Iesalnieks priekšā no Līvāna 1. vidusskolas. Un 7. un 9. klašu grupā 2 finālisti nevarēja ierasties. Savukārt 10. un 12. klašu grupā ir ieradusies Ieva Lapiņa no Mālpils vidusskolas, Elza Skutāne, Elīza Skutāne no Valkas ģimnāzijas, Madara Brenčeva no Madonas 1. vidusskolas un Evija Mame no Vainotas vidusskolas un Anastasija Smirnova, kas uzsāka dalību kā Rīgas 72. vidusskolas skolniece, bet, kā jūs zinat, no septembra jau vairs 12. klasē mācīties nav iespējams, un viņi tagad jau ir Latvijas universitātes studenti. Un Ineta Vaivode šeit priekšā no Daugavpils 10. vidusskolas. Konkursu mēs organizējām sadarbībā ar UNESCO, Latvijas Nacionālo komisiju un Rīgas domas izglītības kultūras sporta departamentu. Un tāpēc atklāšanas uzrunai dod vārdu UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas zinātnes sektora vadītājai Sarmītai Pilstai. Labdien! Labdien, konkursu finālisti, organizatori, visi līdzjutēji. Man ir patiesi prieks, ka Latvijas valsts svētku mēnesī notiek konkursu fināls, kurā ir tad sapulcējušies dabas pētnieki no visas Latvijas, tā varētu teikt. Un es jūs sveicu UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas vārdā un novēlu jums šodien atrast pareizās atbildes uz visiem jautājumiem. Ko es gribēju pateikt par UNESCO, tātad apvienoto nāciju izglītības un zinātnes organizāciju, kas arī apvieno 195 dalību valstis. Un ar izglītības, zinātnes un kultūras palīdzību šīs dalībvalstis strādā kopā, lai nodrošinātu mieru pasaulē un veicinātu dialogu starp dažādām kultūrām un cilvēkiem. UNESCO ieguldījums mieru nodrošināšanā iet pāri geogrāfiskām un kultūras robežām, tas ir starp dažādiem konfliktiem, un viņš sniedz un meklē risinājumus uz dažādām pasaulē svarīgām problēmām. UNESCO mērķis zinātnē ir veicināt pētniecību dabas zinātnēs, nodrošināt līdzvērtīgu pieeju zināšanām un tehnoloģijām, kā arī informēt sabiedrību par dažādām dabas zinātņu jomām. Jo tā ir tikai sasniedzams tas globālais mērķis un dažādi jautājumu risināšana, kas ir saistīti ar klimata izmaiņām, ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, un tā ir iespējams nodrošināt ilgspējīgu attīstību. Un šis konkurss ir arī viens solis uz šo lielo starptautisko UNESCO mērķu īstenošanu. Un, kā jau Daiga minēja, pusgada garumā jaunie pētnieki no visas Latvijas meklēja atbildes uz visādiem jautājumiem, mēģināja izzināt, izprast un iespējams arī izjust un pieņemt dabu. Jūs droši vien pielietojat dažādas jaunas metodas un informāciju tehnoloģiju piedāvātās iespējas, bet iespējams jūs arī izmantojat kaut kādas paudžu paudzēs jau pārbaudītas paņēmienus. Un tad, kā jūs kā īsti
zinātnieki droši vien pašreizajā momentā varat teikt, nonāk pie atziņas, ka jo mēs vairāk uzzinām, jo labāk saprotam, cik maz mēs zinām. Bet tā jūsu zinātkāre droši vien ir tā, kas mudina strādāt tālāk un meklēt risinājumus ikvienai problēmai. Un tāpēc šodien es novēlu, ja jums izdodas viss, lai jums ir veiksme. Un nobeigumā es gribu pateikties arī šīs konkursa idejas autoram, Rīgas dabas zinības skolai, kas ir ļoti aktīvi UNESCO asociēto skolu dalībnieci, un, protams, arī visiem tiem, kas atbalstīja šī konkursa norisi. Un tad mēs varam teikt tādus globālus vārdus, kad no tādām mazālām, lokālām lietām veidojas globālas lietas, un mēs varam teikt, ka šis konkurss arī veicina dabas zinātņu nozīmību gan Latvijā, gan starptautiski. Lai jums visiem šodien veicas! Tad pirms mēs ķeramies klāt jautājumiem, vēlreiz atgādināšu kādu noteikumi. Tātad šodien finālā mums būs 34 jautājumi. Maksimālais apdomāšanās laiks būs 2 minūtes, un šo 2 minūšu laikā būs jānospiež uz jums izdalītām pultīm attiecīgā pultiņa. Ja būs vienkāršāki jautājumi, būs grūtāki jautājumi, tad, ja jūs nospiedīsiet ātrāk, mēs, protams, nesēdēsim un negaidīsim tās 2 minūtes. Tad man palīdz Pāvels Pestos, un viņš skatīsies līdzi, tikko visi būs nospieduši, tā mēs pārēsim pie nākamā jautājuma. Pulti apdomājiet, viņi var spiest tikai vienreiz, jo jūs, kad nospiedīsiet pareizi atbildi, jūs nevarēsiet vairs izlabot, sēžot tur, padomājot vēl. Tad, tikai tad, kad jūs esat pārliecināti par savu atbildi, tikai tad viņus spiediet. Fināla norises laikā nedrīkst izmantot nekādas palīglīdzekļus, respektīvi telefonus, skolotāju čukstus un tādas lietas. Un jums, ierodoties šeit, jau ir piešķirts kāds konkrēts punktu skaits, tādā saskaņā ar nolikumu. Tam, kuram bija visvairāk punkti 7 atlases kārtās, tam ir 6 punkti, un tā uz leju. Un es pateikšu, cik jums jau punkti ir, uzsākot finālu. Tad Ievai Lapiņai 6 punkti, Elīzai Skutānei 5, Madarai Brenčevai 4, Evijai Mammai 3, Anastasijai Smirnovai un Inetai Vaivodai 2 punkti. Mikum novadam 6 punkti, Laumai Tumašovai 5 punkti, Arvilam Zelčam 4 punkti, un Mairim Iesalniekam 1 punkts, jo pa vidu vēl ir 2 dalībnieki, kas šodien neieradās. Viss ir saskaitīts, izdrukāts, un aicināšu tālākā Sarvīgu Pulsku no UNESCO. Varbūt jūs varat nedaudz pakomentēt, kas būs balvās? Jā, droši vien no sākuma pateikšu, bija man arī pašā ļoti interesanti bija apskatīties jautājumus, jo godīgi tādas visas kārtas es nebiju iedziļinājusies, bet noslēguma jautājumi bija ļoti dažādi un daudzveidīgi, un teikt godīgi, ne visus es spēju atbildēt. Tā kā es domāju, ka jūsu rezultāti varbūt pārstiegs manējos. Balvas ir tā, mēs jau šeit runājam par informācijas iegūšanu un par dažādiem veidiem, un es gribu teikt, ka tās balvas ļaus jums apjaust to, cik dažāda ir pasaule. Un jūs saņemsiet balvās dažādu veidu informāciju, kur jūs iespējams nākotnē varēsiet pielietot, kaut ko par to uzzināt. Tas viss, protams, nav saistīts tikai ar dabu un dabas zinātnēm, bet vispār par pasaules izpratni. Jūs dabūsiet informāciju par to, kādas dažādas starptautiskas dienas pasaulē tiek svinētas. Tā ir skaitā arī zinātnes diena, kur pavisam tūlīt 10. novembrī tiks atzīmēta. Jūs saņemsiet informāciju par jau Daigas minēto starptautisko ūdens sadarbības gadu, par kuru es saprotu bija konkursa pirmā kārta. Un uzvarētāji saņems tādu balvu, kuras tagad nolasīšu, jo tur ir daudz dikti rakstīts. Šeit konvertīties jūs atradīsiet papildu informāciju, kā jūs to balvu varēsiet saņemt, bet visu pirmo 3 vietu uzvarētājiem abās grupās būs balva
Tātad interaktīvs ceļojums sajūtu pasaulē šeit tiek rakstīts. Tas ir zinātnes centrā Tehnonomas pagrabi, kur jūs varēsiet apmeklēt kopā visi grupā. Šeit jūs atradīsiet arī, kad tas laiks ir. Un tur ir plānots interaktīvs ceļojums sajūtu pasaulē. Tehnonomas pagrabi ir viens no mazākajiem zinātnes centriem pasaulē un atšķiras ar tiem ar īpašu atmosfēru un oriģināli izgatavotiem eksponātiem. Ekspozīcijā apvienojas māksla, zinātne un rotaļlietu pasauli ar mērķi atmodināt radošu izziņu gar katrā apmeklētājā. Tātad 1,5 stundu garais seans ir kā izrāde, kuras laikā var aizceļot uz zvaigznēm planetārijā, meklēt izēju labirintā zem Rīgas un nonākt ķīmijas amfiteātra pārsteidzošajā pasaulē. Tad tā ir tā balva pirmās 3 vietu ieguvējiem abās vecuma vai klašu grupās, kā mēs to varam skaidrot. Tad droši un vēl tiem, kam varbūt vairāk patīk tās dzīvās dabas zinātnes, tad šeit arī Latvijas ceļvedis, kad jūs varat mēģināt atrast dažādas ievērojamas dabas objektus un pie reizes arī izglītoties vairāk kultūrā un apceļot Latviju. Ķersimies klāt. Un sāksim ar atzinībām. Tātad atzinība Arvilam Zelčam par piedalīšanos. Un arī šīs simulās dienas un piemīgojumi. Atzinība Inetai Vaivodai. Atzinība Anastasijai Smirnovai. Un atzinība Evijai Mamei. Es palūkšu asistentiem, ir nobiruši dažiem nost. Kastītē pastīties piesprādītas. Pagaidīsim, lai dāvanas ir kārtībā, lai nav pēc tam jāskan pakaļ. Trešā vieta Mairim Iesalniekam. Vai tev izgodāsies? Otrā vieta Mikum Krišam Novadam. Grāmatu ietot. Ai, grāmatu! Lūdzu. Un pirmā vieta šajā grupā, tā ir 7. un 9. klašu grupa, Laumai Tumašovai. Un 10. 12. klašu grupu. Trešā vieta Madarai Brenčevai. Otrā vieta Elīzai Skutānei.
vieta Ievai Lapiņai.